Dievkalpojums saucās Kungs dzirdi manu balsi. Tas sākās jau pagājušajā nedēļā pēc dievkalpojuma, kad viņš runāja kādas lietas, kurām vaļā netiku vēl ilgi. Pirmais bija dzirdi, aiztais acis un dzirdi. Aizver acis ciešāk, visi aizver acis, lūdzu, un dzirdi to balsi, kad viņš sauc tev vārdā. Un pasaka vienu vārdu. Mīlu. Dievs ir mīlestība. Vineta, es tevi mīlu. Kungs sauc tevi. Un ar to viss ir pateikts. Tur ir sākums, tur ir gals, kā valsts minēja, tur viss ir pateikts. Un vārdiem nebūtu vairāk vietas. Bet cilvēks ir tāds, kas pa savu galvu ņemās rokās, klausa visas balsis, skatās visas bildītes, kuras var un nevar aizver, un visu to izdzenas ar savu galvu, un tāpat ir ar šo sprediķu. Kungs, dzirdi manu balsi. Tas ir katrs grib, lai es te Tēvs uz tevi saucu, un dzirdi manu balsi. Tā ir pie tā kunga, tu nāc, Kungs, dzirdi manu balsi. Kā jūs domājat, viņš dzird tavu balsi? Kāds jau zina, pārliecināts. Un es lācu sprediķi un lasu raksturvietas, un man jautājumu kaudze ir, vai Dievs dzird manu balsi? Vai Dievs grib dzirdēt tavu balsi? Un kādu balsi? Varbūt mana balss ir nederīga, varbūt es esmu jau tā sasmērējies, ka viņam pat negribas dzirdēt. Varbūt es viņu pa daudz jau noraidījis, viņš ir aizvainojis, esmu dzirdējis svētais gars apvainojies. Šodien svētais gars tas staigā ar brīnām. Vienu samīļo, otru samīļo. Mani ar samīļoju. Nevar vairs padziedāt, jā. Vai Dievs atbild? Caur ko viņš atbild? Vēl jautāju. Kur Dievs grib dzirdēt tavu balsi? Ļavā, pie galda, no rīta. Kur? Draudzē, kur? Varbūt Dievs caur kaut ko grib dzirdēt manu balsi. Varbūt tas brālis, tas mācītājs, tas pareizais, caur ko es iešu runāt ar to Dievu. Un ja es dzirdu, un ja manā balsī sirdī ir balsis, ko man darīt ar to visu? Tik daudz jautājumu. Tad ir tas kliedziens. Kungs, dzirdi manu balsi. Sakārto mani no iekšas. Maini mani no iekšas. Cilvēki dod padomus. Kāds viņiem uzticās. Nu jā, es uz tālfels uzrakstīšu tā pirmos vārdus. Tad pirmais ir dzirdi. Dzirdi nav redzēt. Tas ir dzirdi. Dzirdi. Interesants tāds vārds. Ilgāk runājot, pat nesaprotu, ko tu dzirdi. Iesākumā bija vārds, tas nebija redzams. Tas bija dzirdēt, vārds. Visas tavas pārmaiņas tavā dzīvē sākas ar vienu vārdu. Viņš dzird. Bet kā mēs varam dzirdēt, kā mēs varam zināt, ka viņš dzird? Un tad cilvēkiem tas, kas viņiem patīk, ir redzi. Otrs vārds ir redzēt. Vai labi ir sataustīt, redzēt, pārbaudīt. Svētīgāks tas, kas neredz, netic. Tad dzirdēt, tas nozīmē ticēt tam, ko tu neredzi. Tad nāk nākošais, kad tu dzirdi, redzi, kaut ko saproti, redzi, tu atmiņa veidojas, tad tu sāc mācīties. Mācies. Tad dzirdi, redzi, mācies. Un pēdējais ir dari. Ticība. Tas viss, kas veido pirmos 3 ticību, ir nedzīve, ja nav darba. Reiz.
tukšums. Tu esi saņēmis, tu esi izmācījies, bet no tā nebūs augļi, jo tu neko nedari. Nekā nav. Pēdējais dari. Tad sāksim ar raksturvietām. Vai Dievs dzird manu balsi, vai Dievs vispār dzird, un ko Bībele pasaka par to. Tad tas ir 5. Mūzes 3:4, 1-8. Tad Mūzes devās no Maona klājuma augšu Neoba kalnā, Pisgas kalnajā, pretī Jerikai, un tas kungs viņam rādīja visu Galiēdas zemi līdz pat Dana novadiem, un visu Naftaļu, Eiframa un Masana zemi, un visu Jūdas zemi līdz pat Vakara jūrai, Negebu, Jordānas ielai un Palmu pilsētas Jerikas dziļo ielai līdz pat Cārā. Un tas kungs sacīja viņam: šī ir tā zeme, ko es esmu ar zvērestu apsolījis Ābrahamam, Īzakam un Jākabam, teikdams, taviem pēcnācējiem es to došu. Es tev to esmu licis redzēt ar tavām acīm, bet tev nebūs iet pāri uz turieni. Mūzes bija privileģēts vīrs, bet tas bija laiks, kad Dievs izraudzījās kādu, kurš bija taisnis. Es vairākas reizes lasu taisnis, nesvēts, taisnis. Dievs mēģināja atrast kādu, kurš varētu būt taisnis, nelokāms, ticībā, paklausīs, tas bija Mūzes, bet nepilnīgs, nespēja runāt cilvēks. Un cik Dievam bija grūti izraudzīties kādu, lai pienestu vēsti pārējiem, jo viņš nespēja ar visiem runāt, visi bija zaudējuši to dievišķo mīlestību ar saviem grēkiem. Dievs ir nemainīgs, šeit viņam ir dialogs, šeit abiem ir dialogs, un Dievu viņš neredz, bet viņi sarunājas. Dievs sūta vārdus, sūta baušļus, raksta plāksnēs, tas viss notiek tūkstnesī. Vai Dievs dzird manu balsi? Mūzes dzirdēja. Mūzu, Dievs teica. Mūzu. Tad Dievs teica arī viņam: novelc savus kurpjus, tu stāvi svētākajā vietā. Dievs tā saka, tā jādara. Bet kāpēc Dievs to visu teica? Tāpēc, ka viņš dzirdēja, tauta brēca pēc brīvības, no verdzības. Dievs dzirdēja, tajā laikā dzirdēja. Un mēs te varam redzēt šeit stāstā, ka Dievs redzējis visas sāpes, visas lūkšanas un skaidri atbildē. Tepat nav runa, vai Dievs dzird. Un tas ir tur 2000 gadus atpakaļ vairāk. Viņš sarunājas, viņš atbild, viņš dos apsolījumus un tos piepilda. Nepārkārtēt savus principus. Dievs nevar atkārties, jā. Nākošais tad jautājums, kurus arī mēģina atklāt saprast, vai Dievs grib dzirdēt tavu balsi un kādu. 1. Pētera 4:8-11. Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu. Esiet piesmīlīgi cits pret citu, bez kurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažādā veidā Dieva žēlstības namturi. Ja kāds runā, tad kāda Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, kāds runā, tad kā Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir. Ka visās lietās Dievs tika pagodināts kā Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un vara mūža mūžos. Āmen. Kādu balsi grib dzirdēt? Dievs grib dzirdēt tavu balsi. Sirsnīga mīlestība. Vai viegli mīlēt? Daudz mācītāji runājuši, viegli mīlēt. Šodien es tev mīlu, uzlieku mākslīgu smaidu, viegli mīlēt. Bet tagad mums ir jāmīl vienam otru katru nedēļas nogali, tas vairs nav reiz mēnesī. Jāsāk būt tuvākiem katrā mājas grupā.
kalpot viens otram. Tas nav tikai satikties, tas ir palīdzēt, runāt, atbalstīt, lūgt un darīt. Atdot savu kreklu, iedot savu gultu. Mārijušas liecināja, vai viegli mīlēt cilvēkus vīru vakarā, kad Dievs tev aizsūta pie vīra, kurš nav mazgājies, un tev ir jākalpo. Un viņš ienāk tavā draudzē, un viņš ir tāds vai šitāds, un tev viņš ir jāmīl. To Dievs grib dzirdēt. Viegli ir tīru, skaistu, turīgu mīlēt. Bet vai tā ir mīlestība? Vai Dievs grib dzirdēt tavu balsi? Kā tad? Vēlreiz saukšu. Kungs, dzirdi manu balsi. Šodien kungs tiešām dzird balsi un tā pielūgsme, kas šeit bija, tas tiešām nevis tā visu. Vai Dievs atbild savu, ko un caur ko viņš atbild? Jāņa evaņģēlijas 15, 26, 27. Bet kad iepriecinātājs nāks, ko es jums sūtīšu no tā tēva, patiesības gars, kas iziet no tā tēva, tas liecību dos par mani, un jūs arī liecību dosiet, jo jūs esat pie manis no iesākuma. Es domāju, šis dievkalpojums bija par šo. Iepriecinātājs atnāca. Tu raudi, bet esi iepriecināts. Jo tu sajūti to, kas tev mīl. Bez nosacījuma, kā bērni paņem klēpī, kad tev izskan visas domas caur galvu, visas tās pasaules sāpes, kurās tu esi bijis. Un tad tā paņem mūs to visu un saka, es tev mīlu. Vai draugs tā mīl? Es bieži lasu Bībeli arī. Neej pie brāļa bēdās. Neej pie brāļa bēdās. Brālis nodevs. Tas ir miesīgs brālis. Ej pie drauga. Ej uz draudzi. Nav greizsirdība. Ir tā dievišķā mīlestība. Bet svētais gars aizstāvis. Kā viņš nosauca, bet kad iepriecinātājs nāks, kad tas nāks, kas iepriecina. Jā, es šodien riktīgi biju iepriecināts un negribējās pasludināt. Tā. Nu, tad jautājums, kur Dievs grib dzirdēt tavu balsi? Kur pļavā no rīta pie gultas? Visur, jā. Atbilde ir visur. Bet ir kāda īpaša lieta, ko viņš uzsver. Jāņa atklāsmes grāmata 22, 12 līdz 14. Redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbība. Es esmu alfa un omega, kā valsts minēja, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Svētīgi, kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka, un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā. Es, Jēzus, esmu sūtījis savu eņģeli, lai jums šodien liecību dotu draudzē. Es, Jēzus Kristus, esmu sūtījis savu eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzē. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, spožā rīta zvaigzne, un gars un līga, saka, nāc. Mēs daudz runājam par līgu, ietērpsim līgu, cik liela nozīme draudzē. Dievs, vai kungs dzirdi manu balsi? Kungs dzirdi manu balsi. Kur? Draudzē. Visur. Jā, visur. Bet īpaši Dievs lieto, tev nav ekspektācijas, tu nāc pēc vārda, tu neesi izdomājis vārdu, tu sarunājies, tu lasi Bībeli, tu ņem dzīvo vārdu.
bet draudze. Un tad no draudzes izejot vai ielās, un tad tu esi patiesais tu ar to, ko tu saņēmi draudzē. Gars un līgavs saka, nāc. Un kas to dzird, lai saka, nāc, kam slāps, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni un bez maksas. Tas, kas visu šo apliecina, saka, tiešām es nāku drīz. Āmen. Tiešām nāc, kungs Jēzu, mūsu kunga Jēzus, žēlstība ir ar visiem. Āmen. Cik svarīgi ir nākt kopā. Cik svarīgi ir būt kopā. Cik svarīgi ir draudzēties. Cik svarīgi neatnākt tik svētdienā un tā. Paņemt sev. Cik svarīgi ir nāc, paņem svēto garu un dari. Tad jautājums, caur ko Dievs dzird manu balsi? Bieži vien man ar te visu laiku ir kāds brālis, es nezinu, vai nosaukt viņu brālis. Klausies jūs tie svētie brāļi, palūdziet. Viņam liekas, caur kaut ko Dievs runā, caur kaut ko Dievs darbojas, caur kaut ko. Tur caur kaut ko, bet atbildi jau ir, caur kaut ko jau viņš darbojās. Pat tiešo Dievs pie tevis netiek. Grēks mūs šķir, grēks mūs dala. Jāņa 17, 20 līdz 26. Bet ne par viņiem vien es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī. Lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu man esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem. Lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens. Lai pasaule atzīst, ka tu esi mani sūtījis, un viņus esi mīlējis, tāpat kā tu mani esi mīlējis. Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir pie manis. Ko tu man esi devis, lai viņi redzētu manu skaidrību? Ko tu man esi devis, tāpēc, ka tu mani esi mīlējis, pirms pasaule bija radīta. Taisnais Tēvs. Pasaule tev nav atzinusi, bet es tevi esmu atzinis, un šie ir atzinuši, ka tu mani esi sūtījis. Un es viņiem esmu darījis zināt tavu vārdu. Un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Upuris ir pietiekams, mīlestība ir parādīta, vai mēs to novērtējam. Jēzu rūp katrs viens, bet Jēzus šeit skaidri saka, sajiet visi kopā. Visi kopā, visus kopā, lai pa vienam nevar. Nesanāk. Kungs dzirdi manu balsi. Kas tad ir gala atbilde? Kur ir gala atbilde? Mateja 10, 24 līdz 33, 40 līdz 42. Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nec kalps par savu kungu. Māceklim pietiek, ja tas to kā viņa mācītājs un kalps kā viņa kungs. Ja tiem nama kungus saukuši par Belcebulu, tad jau vairāk viņa saņem. Tāpēc nebīsties no tiem, jo nekas nav apsklāts, kas nāktu gaismā, nec slepens, kas netaptu zināms. Ko es jums saku tumsā, to runājiet gaismā, un kas jums ausīs sacīts, to sludiniet uz jumtiem, un nebīstīties no tiem, kas miesu nokauj, un dvēseli nevar nokaut. Bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nometāt ellē. Vai nepārdod divi zvirbuļi par vienu artavu, vai neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu tēva, bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti. Tāpēc nebīsties, jūs esat labāki nekā daudzi zvirbuļi. Tad no ikviens, kas mani apliecina cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to es arī aizliekšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Kas jūs uzņem,
tas uzņem mani. Un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Kas uzņem pravieti, pravieša vārdā, tas dabūs pravieša algu. Un kas uzņem taisnā vārdā, tas dabūs taisnā algu. Un kas dziedinās vienu no šiem mazajiem, tikai ar kausu augstu ūdens mācekļa vārdā, patiesi es jums saku, tam sava alga nezudīs. Garš, jā, bet atbilde ir viena, jā. Atbilde ir skaidra. Viņš klausās tevi visur un vienmēr caur Jēzu Kristu. Patiešām Dievs to nedzina. Ja tu esi Kristu atzinis, viņš tevi dzina visur. Bet tā ir tā viņa vēlēšanās. Līgava, draudze, ka tu nenodalies, ka tu nenomaldies. Ko Dievs grib? Vispirms sakārtojot savas attiecības ar Dievu. Viņš sakārtos tavas pamatlietas tavā dzīvē. Un tad, lai tā tu mēs pilnīgi jāsāk kalpot citiem, ka tu kalpos citiem, ja tu nebūsi draudzē. Vai tu vari kalpot viens? Var. Es mēģināju, aizvainodamies uz draudzi daudzus gadus atpakaļ. Degu par Jēzu, cīnījos par Jēzu. Lēnām kritu. Ar balzānu glāzi rokā cīnījos par Jēzu. Muļķības gāzu. Es atkritu no draudzes. Manā sirdī bija Jēzus, bet es nevarēju stiprināties. Man nebija līdzi, nebija jūsu, nebija kas pieceļ, nebija kas parunājis, nebija kur izsūdzēties. Tie tur ārā velk tevi lejā. Un lēnām, tu var par viņu vairs nerunāt. Lēnām to dzīvi sāk no tās pamatlietām sakārtotām, sāk gāsties lejā. Līdz viss pazūd, līdz tu esi atpakaļ tajos dubļos, tajā bedrē. Bet, ir viens bet, tev ir labs starts, tu jau zini savu aizstāvu. Tu zini savu iepriecinātāju, viņš tevi sauc, aiziet pie tā mācītāja, bet tu neklausi, vēl neklausi. Un tik grūti iet draudzē, kur tu esi pametis. Un tas otrs zīmē bildi, kur tur iesi, tur jau uz tevi aizvainojušies. Tur nav ko iet. Tas bildes ir daudz, bet tā nav patiesība. Jā, Mateja evaņģēlijs 10:7. Bet ejot sludiniet un sakiet, debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus, bez maksas jūs esat dabūjuši un bez maksas dodiet. Un šis spēks ir draudzē. Šis nav pa vienam iedots. Kungs, dzirdi manu balsi. Vai tev ir kāds, no kuram vajag izdzīt kaut ko ārā? Dievs izsūtīs, Dievs atklās un tevi stiprinās divatā, trijatā. Ir draudze, ir mājas grupa, ir kaut kas vairāk. Un šodien arī bija par to, kad es mājas grupā lūdzām un atnāca bildi, būs mazāk cilvēku. Es lūdzot redzu galds, jāklāj ēdiens, jādarbojas kopā. Un tā, wow, bija tāds grūtums jau mēnesi daudzās lietās. Un šodien ar tādu mīlestību celies, ar tādu mīlestību mīci, gaļu, griezu un atgriezies pirmā mīlestībā. Wow! Gatava vārdu satraucies, gatava jau vakar vārdu, aizvakar domā, visu nedēļu domā. Un ienāca zālē un Dievs nolaižās. Māsa pravietu, kāda sāk skaitīt lūkšanas, dziesmais, kad asaras plūst. Brīvība nāk, važas krīt. Brīnumains laiks, bet tas vēl tā mācība, ko es saņēmu. 4 lietas mēs uzrakstījām, bet tas nav viss. Tas nav viss, ir kas vairāk. Redzi, kad
tu esi dzirdējis, tu nedrīksti paturēt sev. Mēs beidzām. Es beidzu ar vārdiem. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Un šeit ir turpinājums. Dzirdi, pārvēršās, sludini. Lielu sarakstīju. Pirmā daļa ir sludini. Vietā, nevietā, uz jumtiem. Dievs tik pateica, laikā, nelaikā, sludini. Mājās, runā. Sievanētis, runā. Sludini. Ar to mēs atšķiramies. Sludini. Nedziedi līdz to dziesmu, ko pasaule dzied. Skatos kādos savos rados un ieraudzīt slikto un sludināt slikto vai sludināt labo. Vai ieraudzīt kādu, kuram ir grūti un teikt, paldies Dievam, man ir labi un es to viņu aizlūkšu. Vai tā pasaule sajukusi un te galīgi neko vairs nevar darīt. Sludini labo vēsti. Un te mums rakstīts, dziedini slimos. Jēzus ar tevi dziedinās. Tu nedziedini, Jēzus ar tevi darbosies. Piecelt mirušos. Ticu, ka to Dievs dara. Atceļ vēžus, dziedina, aptur, dara procesus. Nākošais. Tad bija redzi, liecini, lai var redzēt. Daudz sludina un Jānis daudz runā par to. Ļoti Jānis Valtam Brauns. Esi kā vēstule. Tā ir tā liecība. Liecini. Un jo sliktākā bedrējas, jo tu esi bedrē, liecini. Jo visi tie, kas bija bedrē, tevi vēro. Tu lien ārā. Tu nometi beidzis pīpēt. Viņiem jocīgi paņem cigareti, tu nepīpē. Tu noliki glāzi. Tu attiecies lamāties. Viņi skatās, kas ar tevi. Bet tu ej draudzē, tu mainies. Tu mīli, tu sāc strādāt, tev sāk palikt, tu neesi parādos, tu seko Jēzum, tu dari pareizas lietas, tu dari pareizas principus, un tu liecini, tu neklusē. Liecība nāk, jo Jēzus man teica, jo Bībele aizliedz aizņemties, tāpēc es neaizņemšos. Ir liecība, protams, mēs aizmirstam paliecināt. Es ar Jēzu mani neiztiecēju. Man ir labi. Ārprāts, tiem tur slikti. Bet Dievs māca, ņem otru un ej palīgā. Lai kā negribās, ko teiks, kā es te mājā iešu, ko es runāšu. Pielūdz, apņemies un Dievs atver duris. Liecība. Runā, liecini. Sludini, liecini. Un te, ka to esi visu izdarījis, tos pirmos soļus, tad mācies. Pirmais vārds, tu esi iemācījies, tagad tu māci. Tad tu ir liecība, kā tu izgāji laulības šķiršanai vai labošanai. Tev ir liecība, māci. Nedari, neskaties, nelamājies, nepievērs uzmanību. Nelūri grēkā, par sālstabu kļūsi. Un tik daudz Bībele runā. Pagātnē nav nozīmes, miesai nav nozīmes. Tik daudz lietas tu vari pateikt, mācīt. Un zini, tu esi gājis tādam ārprātam cauri, un Dievs tev ieved. Vienu ģimeni lūst, citu ģimeni, vienu glābi, otru šķirās. Un es lūdzu, un es nesaprotu. Vienus izglāba, otru šķirās. Bet tas kungs zina, jo arī man likās, ka man nevajadzēja šķirties. Bet kungs zina, kungs vērtē, un šodien arī lūdzot,
Viņš ir džentlmenis pirmkārt. Un viņš vienmēr ir gatavs. Viņš iedod izvēli. Tu esi tīrs, tu esi ar Dievu, tu ej, tu lūdz par attiecībām ar otru, un Dievs ir džentlmenis. Un Dievam ir plāns B. Iedomājies, Dievam ir plāns B, kas ir tev labs, bet to, ko viņam vajag, noej līdz galam. Nepadodies. Noej līdz galam, un tad es tevi svētīšu. Daudzās attiecībās, vai biznesā, vai darbā, nenoiet līdz galam. Aizskrien citu darbu, paņem paralēli sarunā, aizskrien attiecības, ielēc citās attiecībās, sasmērējās, un neaiziet līdz galam, neaiziet to taisno ceļu, nenoiet. Un tad tāds pašam beigās rūkums, vai es izdarīju visu līdz galam, vai es saglābu, vai tu vari sēdēt mierīgi un teikt, es izdarīju visu. Es nogāju visu šo ceļu ar Jēzu, jā, bija smags, bet liela alga tevi gaida, un ne tikai debesīs. Liela alga. Mācies, svītriņa, māc. Tā jocīgi liekas, ko tu tur pie dari var uzrakstīt. Dari. Pēc mūžīgā aicinājuma. Pēc mūžīgā. Iedomājies, un tu to vienu, to, kurš ir apmaldījies, esi atgriezis, par ko tu esi lūdzis. Un tad ir dari kopā. Ja mēs tur vairs neesam, mēs esam 9, 10, mēs esam draudzīti. Tas mazais buru kuģītis, kuru valsts ir saņēmis redzējumā ar lielu buru, ar mazu 20 zirgu motoru, 20 zirgi, viens ietrīs saskaitām 20 mazi zirdziņi, vēl vienu buru laivu paēst. Bet laivas ātrumu attīsta lielā bura. Un kas mēs būsim tā lielā bura? Tie būs tie pievienoti. Tā būs tā draudze, kas šeit runās pravietos. Kas saņems garā, kā šodien, kas saņemam. Iepriecinātājs tak atnāca. Jūs tak iepriecināt. Mani līdz vasarām. Izskrēja bildes, izskrēja sāpes, izskrēja atlaišana vēl. Un saka, negribējās pat sludināt. Likās, ka jūs visi saņemat pietiek. Ejam ēst, viss ir saņemts. Ko man vēl tad liek runāt? Bet tad dari kopā. Vai varam piepildīt viņa aicinājumu, lai būtu kopā viņa līgava, vienota draudze par to, ko viņš arī runā. Vēl bija daudz raksturvietas, bet tā jau daudz lasīju. Man varbūt vairāk gribas dzirdēt pamācības, bet man liekas, ka nevajag Dievu vārdu atšķaidīt. Viņš ir tiešs un kodolīgs un skaidrs. Tad iziesim vēlreiz cauri, visām lietām. Un pirmais, Dievs pats runā, lai tevi dabūtu uz draudzi. Lai tevi dabūtu pie ticības, pie dzīvā ūdens. Valsts runāja par koku upes malā. Koks upes malā ir draudze. Tad nemēdz būt koks kaut kur atdalīts no draudzes. Nemēdz būt, nespēj būt. Jo tas ūdens sastāvās, tas vārds sastāvās. Sludinātājs ir sezonās, apstākļos, iestrēgs, sastāvās. Draudze ir vide, kur ir vairāki cilvēki. Ir padome arī Dievs uzrauga, ka viens krīt aizrāda, viņš aizvainojas, bet Dievs nomaina. Un jūs to neredzat, viņš maina vārdu, viņš maina sezonas. Tas ir dzīvais Dievs, kurš sūta garu ar atziņu, par vārdu, ko jums vajag. Tā ir draudze dzīve, iestādīta upes malā. Dievs runā, tu atrodies draudzē.
Nepavelti šodien tu esi. Dievs tev ir mīl. Tad otrs bija nākošais. Vai Dievs manu balsi grib dzirdēt? Jā, atkal sirsnīgu, laipnīgu. Dievs dod talantus kalpot. Kāds ir jau no bērnības talantīgs, klavieru spēlētājs. Es šobrīd mācos ģitāru, jo Dievs lika man vispār to ģitāru rokā paņemt, bija grūti. Es būs bungām, vairāk daudzīt kaut ko, suplēst varbūt nevar, bet labas skaņināk ārā daudzot, man liek ģitāru. Lai gan 3 pasaulīgas dziesmas kaut kā notriņšana, bet jau liekas, ka jau sēž, jau sirds rauj. Kā, kad Dievs tev liek talantu, tā sirds deg un tu raujies, atliec domu, bet iekšā iepriecinātājs runā. Te kāds sēž pie pults, kas nav bijis pults vīrs, un kāds grib kaut ko vēl, un tas veido draudzi atkal. Tas ir, kad kādu balsi Dievs grib dzirdēt. Laipnīgu, mīlestības pilnu kalpotāju draudzi. Kalpotājs sirdieģis ir priekš draudzes. Viņš veido to savu līgavu, un tu esi viens no viņiem. Vai Dievs atbild? Protams, kad atbild. Šodien mēs visi no daudzi bijām liecinieki. Es domāju, ka visi sajūta svēto garu. Viņš atbild, viņš samīļo, viņš zina, ko vajag kurā sezonā. Kur Dievs atbild? Draudzē. Kur Dievs atbild? Caur brāļiem, caur māsām, bet ar svēto garu. Bet visu, ko saņēmuši, pārbaudīt pēc Dieva vārda. Ir arī viltus pravieši, un man viens brālis atsūtīja 5. Mūzus, neapvainojas uz pravieti. Ja viņš mīlestībā tev pravieto, bet tas nepiepildās. Tas ir aiz pārgalības, gribot tev labu, mīlot tevi, viņš kaut ko muļķīgi izteicis. Bet pārbaudiet, vai tas iepriecinātājs apstiprina to, ko kāds pravieti. Tas nevar būt nekad, kad viņš neapstiprina. Bet ja tu pats kaut ko esi iekārojis un pats izvēlies to apsolījumu, tu tas arī nepiepildās. Caur ko Dievs dzird manu balsi? Caur Jēzu Kristu. Ja tu atzīsti Jēzu, kad viņš ir ar savu nodomu sūtījis, lai tevi glābtu, tad viņš tevi dzird. Ja tu neatzīsi Jēzu, viņš tevi nevar dzirdēt. Viņš ir svēts, un tikai svēts pietiekams upurs to tev iedot, to iespēju. Tikai, mīļie, šis ir tas vārds. Es viņa balsu šodien dzirdēju. Kungs, dzirdi manu balsi. Es domāju, ka es jau biju aicinājums pateikties un lūgt, un mēs varētu veiksmīgi šodien sadraudzību izveikt, un neaizbeidziet ir garšīgs kebabs. Valds šies jāslēdz ārā. Sveitīgi visi skatītājs, jā. Nāciet, redzēsiet brīnums.